Būs ģenerālais lasījums Skorpiona zīmju pārstāvjiem. Šis nav personīgais lasījums, tāpēc ne viss ar tevi var rezonēties. Ļoti svarīgi ir, lai tu noskaties sava mēnesi un ascendanta zīmju video, lai iegūtu plašāku redzējumu par to, ko tev sagaidīt oktobrī. Šodien mēs skatāmies, kas mums ir priekš Skorpioniem. Šī brīža enerģija, kāds ir tos izaicinājums, iespēja, attiecības, darbs, enerģija, kas tev ir jāatlaiž, tas, ko tu neredzi, uz ko jāliek fokus un padoms. Skorpiona zīmes pārstāvjiem oktobra mēnesis, kas viņus sagaida? Skatāmies. Šajā brīdī baudam dzīvi, līksmojam, spējam izklaidēties, labas attiecības ar draugiem, varbūt priekšā ir kādi pasākumi, jāsauc tosts, kāzas, vienalga kas, bet šajā brīdī tiešām ne par ko nav jāuztraucās, ir atbalsts no draugiem, ir tiešām lietas, par ko šajā brīdī priecāties. Runājot par prieku, kavas apakšā ir zobenu devītnieks. Jā, noteikti viss. Nav vairs par ko bēdāties, nav jēgas uztraukties, raizēties par lietām, kas vairs, ir jau pagātnē, un tevi šajā brīdī neietekmē. Devītnieks ir pabeigtība, tas nozīmē to, ka tiešām šīm bažām un uztraukumām ir jāmet miers, jāmēģina domāt pozitīvi, saglabāt skaidru redzējumu uz to, kur mēs ejam, un strādāt pie savas pašattīstības. Ja? Tad oktobrī noteikti būs spēcīga enerģija sevi atbrīvot no negatīvajām domām, atrast lietas, par ko priecāties, strādāt pie tā, lai sasniegtu savus mērķus, vairāk ļautu sev laiku atpūtai, emocionālām pacēlumam un darīt iespējami daudz, lai tuvotos un sasniegtu kādu savu mērķi. Šim mērķim nav jābūt lielam, jā? Varbūt tu esi apņēmies nākamā mēneša laikā no šodienas sākt lasīt grāmatu vai iet pastaigāties katru rītu vai sākt skriet. Ja? Tas ir arī ļoti svinams panākums noteikti tavā dzīvē, un tas ir ļoti, ļoti apsveicami, ka tu esi pieņēmis savā dzīvē jaunas lietas, kuras izmēģināt, pie kurām strādāt, lai, teiksim tā, sev radītu prieku un spēju tiešām baudīt dzīvi un gūt panākumus lietās, kurās tu iegūti savu laiku. Tavs izaicinājums, kausu desmitnieks, wow, pie izaicinājuma ir tiešām ļauties būt patiesi no sirds priecīgiem. Šeit es jūtu, ka ir ļoti uz spēles likts temats par uzticēšanos tuviem cilvēkiem, un varētu būt tas, ka tu saproti to, ka ne visiem tu vari uzticēties vai paļauties. Šeit ir tāda enerģija, kas liecina par to, ka tev ir jāmēģina censties pirmkārtām pierādīt lietas, ka tu spēj pašam priekš sevis, nevis iet un, tur mest acīs ģimenes locekļiem. Es taču esmu labāks bērns nekā mans brālis vai man māsa, ja? Tā kā kaut kas uz to pusi it kā vēlēšanās
atrauties no ikdienas dzīves, lai atrastu laiku ar saviem izaicinājums. Bet šajā brīdī varbūt ir vēl kādam no jums šajā brīdī ir ļoti daudz izklaides, un jūsu izaicinājums ir oktobrī varbūt domāt par stabilitāti, par ģimeni un kultivēt vairāk attiecības un meklēt otru pusīti, nevis turpināt tusēties ar vecmētām, ja, bet, teiksim tā, domāt par to, kas ir tava, ko tev nozīmē šī ģimene. Katrs ņem to, kas ar viņu rezonējās, noteikti nāks daudz ziņas ārā. Tava iespēja, monētu astotnieks, strādāt, darīt, nevelti, kavas apakšā mums ir zvaigzne, kas atbild par mērķtiecīgumu, par sapni, kuru gribās realizēt. Nu, kur arī brīnišķīga darba kārts, monētu 3, un mums šeit ir monētu astotnieks, tad noteikti oktobrī strādājam, darbojamies pie tā, lai mēs justos emocionāli labi un spētu sasniegt vēlamos rezultātus. Jā, kāda daļa no jums noteikti veltīs ļoti daudz laika darbam, un tas nebūtu nav slikti. Ja? Jo šajā brīdī varbūt mēs esam mazliet izklaidīgi, bet mums ir jāsāk piezemēties un jāliek fokus uz to, ko mēs gribam panākt. Ja? Jo šobrīd, jā, varbūt saprotam to, ka mēs nevaram vairs dzīvot tā, kā mēs dzīvojām un izklaidējāmies. Tagad viss mums jāsāk kaut kas darīt, un jāmatās iekšā, un jāveic kaut kādas pārmaiņas saistībā ar tuviniekiem, draugiem, un jāmēģina fokusēties uz sevi, nevis skatīties, ko citi dara, ko man tur draudzene tur dara, cik viņai tur bērni, kā viņai tur iet mīlestībā, bet meklēt, strādāt pie sevis. Attiecībās monētu 9, pašatļautība, kas pa vārdu, pašcieņa, tāds stāvoklis, kur man nav vajadzīgs neviens, pati visu varu, pats visu izdarīšu, tiešām tu vari lepoties par to, ko tu esi sasniedzis un sasniegsi, jo oktobrī noteikti tu jutīsies ļoti, ļoti labi ar panākumiem, bagāts. Un šīs attiecības, noteikti meklē izdevīgumu un lai tev būtu ērti, lai tev būtu komfortabli un tiešām iespējas ir attiecībās iegūt visu, ko tu vēlies, tuvība, kaisle un tiešām fiziski, emocionāli, superīgas kārtas darbā. Kausu 7, izvēles, grūtības pieņemt lēmumu. Kāds no jums varbūt domā, ko darīt tālāk saistībā ar darbu, vai pieņemt, vai turpināt strādāt. Šeit iespēja, kā jūs redzat, ir darba kārts. Tātad darbā ir iespējas, ka jūsu darbu novērtē, ka jūs saņemat paaugstinājumu, jaunas iespējas, jūs virzaties tālāk uz priekšu, un tas jums dod panākumus, varbūt jaunu mīlestību, tiešām ļoti, ļoti labi. Es nezinu, bet tu raizējies, tevi bišķiņu uztrauc, vai tu esi uz pareizā ceļa, bet taro kārtis saka, Skorpioni, oktobrī turpinat darīt, iesākt to, jūs ejat uz savu mērķi, jūs skaidri apzināties, uz ko jūs esat vērti, un tieši tāpēc arī jūs saņemsiet pēc nopelniem. Kas ir jāatlaiž? Turamies stipri, esam ļoti domājam, ka mums ar visu pietiek, ka mums viss ir kārtībā, ka mums viss ir labi. Šis monētu 4, viņš ir stabils, viņš ir drošs, viņš ir pārliecināts, viņš uzticās un paļaujās uz šīm pārbaudītajām metodēm. Bet šis ir jāatlaiž, tu vari, un tu spēji, un tu esi pelnījis daudz vairāk
daudz vairāk nekā tu domā. Un tev ir jāiet un jāpierāda sevi. Tu nedrīksti domāt to, ka es neko nevaru, man nesanāks, es negribu, man neizdod muļķības. Ja tavs mērķis ir iegūt šos panākumus, ja tavs sapnis ir kļūt par vadītāju, ja tavs sapnis ir atvērt savu biznesu, strādāt pie sava mērķa, ja, tu vari to sasniegt. Tas viss ir priekš tevis izklāts. Meklē palīdzību no tuviem cilvēkiem, no ģimenes. Tev ir atbalsts, kas tev spēs palīdzēt, varbūt izvēlēties. Ja? Bet atlaižam šo neticību saviem spēkiem, šos pārdzīvojumus, šo stresu, šīs bailes vai neziņu, kas mūs sagaida. Bet paļauties tiešām, ja tu tieši strādā šajā vietā diezgan ilgi, varbūt tiešām ej nākamā nedēļa un viss klausies, vai nu jūs man ceļat algu, vai es eju projām, es gribu, tur atļauties vairāk sev ceļot, man ir jāparūpējas par ģimeni, jā, ziema nāk un šis pašreizējais stāvoklis man tā kā neapmierina, tad es domāju, ka ir visas iespējas panākt sev vēlamo rezultātu. Negaidīties, ko tu neredzi, pasaules kārts, jā, pārpilnība, viss, ko tu sapņo, reāli ir iespējams, un vienas durvis aizverās, jaunas pavisam varās vaļā. Cikls noslēdzās, tiešām kaut kam pienāk gals, un mēs spējam attīstīt, realizēt sevi un tiešām sasniegt to, ko tu esi izdomājis priekš sevis, visas iespējas. Ļoti, ļoti pozitīvas un labas kārtas. Uz ko fokusēties? Uz zobenu pāršu, jā? Rīkoties strateģiski, prātīgi, ar apdomu, ievākt informāciju pirms rīkoties, būt uzmanīgām, piesardzīgām, un ja tev ir šīs idejas, kurus tu vēlies realizēt, ir laiks nevis tikai par viņām domāt un malt galvā, kā būs, ja es tagad darīšu to. Nē, viss, ja tev ir plāns, ja tev ir skaidrs redzējums, ko tu gribi darīt, kas tev ir jādara, nekādas atturēšanās, nekādas, vai es atmetīšu pīpēšanu nākamajā mēnesī, pēc tam, būs jaunais gads, tad tikai. Nē, tev ir jāatrod fokus, uz ko tu gribi iet, kādi ir tavi mērķi, un tiešām nevis tikai runāt par to, bet pieņemt rīcību un sākt darīt kaut ko lietas labā, jo, visas iespējas ir tavās rokās. Padomas, pakārtais. Jā, šobrīd tu esi upura pozīcijā, sūdzies par to, ka tev kaut kas nesanāk, ka tu nevari, bet tici man, tās ir visas tavas bailes, tavas iekšējās apslēptās sajūtas, emocijas, domas un pakārtais. Viņš pats ir izvēlējies aiziet no visiem un, teiksim tā, pabūt vientulībā un apdomāt savu dzīvi. Un šis ir padoms. Un tad tev padoms noteikti ir izsecināt, kas ir tas, ko tu savā dzīvē vēlies. Kas ir tas, ko tu gribi panākt, kāds ir tavs sapnis, kāds ir tavs mērķis, ko tu gribi realizēt. Un mēs pārējām no domām pie darbiem. Un tad mēs veltam laiku sev, neejam varbūt ar draugiem tusēt un veltam laiku savai izaugsmai, apdomāt, kas ir tiešām tas, kas mums ir vajadzīgs. Un, cenšamies izvēlēties pareizi un pieņemt lēmumus, kas mums dod, teiksim tā, labumu dzīvē, un jaunas iespējas tevi gaida, un nebaidies tiešām attiet no visa un visiem, lai iegūtu atbildes, ko darīt tālāk. Jo tu tiešām turies pie tā, kas tev jau ir zināms,
bet ir kaut kas, kur tev ir jāpaskatās no cita skatu punkta. Ir jāpagriež situācija, jāpadomā, kāpēc kaut kādas lietas konkrētas notiek ar tevi un ko tu no tām vari iegūt, ko tu no tām vari mācīties. Un ļoti, ļoti skaisti. Nu, protams, viss ir atkarīgs no tā, uz ko tu liec savu šo fokusu. Jā. Ja tu gribi iet strādāt un nedomāt par privāto dzīvi, strādās. Ja tu gribi domāt par privāto dzīvi, nedomāt par darbu, tad tu saproti to, ka viss ir tavās rokās, bet negaidīties tas, ko tu neredzi, ir pasaules kārtas iespējas klauvēt to pie durvīm. Tikai vienīgi tad, kad tu vērsīsies uz iekšu, meklēsi atbildes sevī un vadīsies pēc savas intuīcijas, paļausies uz sevi un spējas noticēt tam, ka tu vari daudz, daudz, daudz vairāk nekā tev liekas un tiešām dari visu nepieciešamo savai izaugsmai, darbā, attiecībās, mīlestībā, visur, kur tev vajag, kur tev sauc tava iekšējā balss, kurā virzienā mēs apdomājam, un tad mēs virzamies. Paldies, lai jums ir brīnišķīgs šis oktobris, un